Tad man parādījās manā nakts redzējumā pēkšņi 4. zvērs. Tas bija briesmīgs un bīstams un ārkārtīgi stiprs. Tam bija lieli un vareni dzelzs zobi, kā arī nagi no vara. Tas aprija un iznīcināja visu. Ko nozīmē šis un citi Daniela grāmatas pravietojumi? Vai tiem ir kāds sakars ar mūsu dienām? Vecās derības eksegēzes un ebreju valodas un literatūras doktors Žaks Dukāns sniedz atbildi uz šiem jautājumiem grāmatā Daniela noslēpumi. Grāmata nopērkama Rīgā, Kristīgajā grāmatnīcā Lāčplēša ielā 37 un grāmatu galdā Baznīcas ielā 12a. Daniela noslēpumi. Iespējams labākais Bībeles Daniela grāmatas komentārs.